cerējis tik pretīgu lietu. Nekad neesmu paredzējis viņus ievest tik lielā vainas apziņā, jo šīs tautas ir darījušas to, ko tas kungs ienīst, pat savus bērnus. Tās ir sadedzinājušas saviem dieviem. Bībelē ir nosodīta 1000 gadu senā prakse upurēt bērnus Bālam, Moluham un visiem luciferiāņu dieviem, bet tas tiek praktizēts vēl pat mūsdienās. Visā pasaulē daudzi upuri un liecinieki pārtrauc klusēt par šo tumšo noslēpumu, kas kā vēzis jau gadu 1000 ilgi ir aptrēpījis mūsu zemi. Liecinieku balsis tālāk atklāja šo luciferāņu asins kultu, kas praktizē bērnu upurēšanu un citas nežēlības. Ja mēs šajos cilvēkos neieklausāmies, jo mums ir pārāk grūti to pat dzirdēt, ko citiem ir nācies pieredzēt, ja mēs neizplatīsim šos saucienus pēc palīdzības, tad nevainīgo, neaizsargāto bērnu asinis turpinās un turpinās izlīt. Tā ir arī jūsu atbildība, jūsu, kas tagad skatāties šo filmu. Un es teiktu, ka sliktākais man bija redzēt, kā Vatikānā upurē bērnus. Skatoties, kā viņus ieved un pārgriež, un vērot visus šos VIP cilvēkus telpā, viņi veic šos upurēšanas rituālus, lai aicinātu demoniskas būtnes iemitināties viņos. Un es arī varēju redzēt un sajust šīs būtnes, un tas man bija. Redzēt pašu ļaunumu bija kaut kas tāds, kas mani vajā vēl šodien. Kad zēns tika pārgriezts dzīvs, vīrieši noliecās pār viņu. Viņi šķiet sāka ēst viņa iekšas un dzert asinis. Kad zēns nomira un viņa kliedziena apklusa telpas centrā, apmēram tādā pašā attālumā, kādā zēns gulēja no manis, ienāca melna migla. Es joprojām atrados galda priekšgalā un vīrieši sāka skandēt Lucifers, Lucifers. Melnā migla kļuva lielāka un parādījās dēmons. Es ieraudzīju viņa sarkanās acis un viņš runāja svešvalodā ar balsi, kas skanēja kā pērkons. Bet tad viņi tika sagriezti un kliedza. Viņi mums teica, ka tas ir velns, kas ir augšām cēlies, kamēr viņi kliedza. Tad viņi vēl bija dzīvi. Kas tad tika darīts ar līķiem? Tos daļēji apēda. Tieši to pašu stāsta daudzi izdzīvojušie. Arī Astrīda Daustere savā grāmatā Operkind raksta, kā viņas tēvs, kā praktizējošs sātanists tieši komunicējis ar Luciferu un viņa pati bijusi turklāt. Astrīdas tēvs visu bērnību viņu nežēlīgi mocīja. Viņš veda viņu arī uz melnajām misēm, kurās tika upurēti bērni. Viņa tik ļoti tika spīdzināta, ka ļoti bieži atradās nāves tūmā, kur vairāk kārt bija satikusi Dievu, kas viņai deva dzīvības spēku. Sātanistu kopiena brālība uz Samuela sociālajā tīklā Facebook masveidā uzbruka viņas ciešanu stāstam, tāpēc video tika dzēsts, par ko sātanisti pauž lielu prieku. Starp citu, Samuēls ir cits kritušā eņģeļa Lucifera vārds, kuru dēvē arī par velnu. Šie cilvēki ir Lucifera sātanisti caur un caur. Viņi ir pilnībā nodevušies šim kultam. Luciferiāņi tieši sazinās ar Luciferu rituāli upurējot bērnus. Šīs prakses pirmsākumi meklējumi Bāla kultā. Bāls ir tikai Leviatana, Lucifera vai Moluha vārds. Tie visi attiecās uz vienu un to pašu enerģiju. Bāla kults, kas ir senākais, jebkad uz šīs planētas dibinātais kults ir senais luciferisma priekštecis. Es personīgi uzskatu, ka luciferānisms ir tikai formalizēts un augsti organizēts Bāla kults. Viņi ir tīra tumsa, un šis tukšums izraisa viņos vēlmi pēc mūsu dzīvības enerģijas. Arī Džons Tots ir Lucifera sektas ziņotājs. Persona, kas no slepena vai aizsargāta konteksta nodod sabiedrībai atklātībā svarīgu informāciju. Viņš liecināja par neskaitāmiem cilvēku upurēšanas gadījumiem, ko veikuši sātanisti. 1000 cilvēki tika upurēti tikai Helovīna dienā vien. Viņš stāstīja par Rotšildiem, kas vadīja sektu. Viņi bija Lucifera runas vīri. Pie viņu galda bija 13 krēsli.
13. krēsls bija paredzēts Luciferam, jo viņš pats tur sēdēja. Džons to visu redzēja savām acīm. Džons Tots stāsta, ka bijis 13 cilvēku padomes augstākajā līmenī un nodevis tiešus politiskus rīkojumus no Rotšildiem politiski ietekmīgiem cilvēkiem, piemēram, gubernatoriem vai senatoriem, kuri atradās viņu apvidū. Viņš stāsta, ka kopš Woodrow Wilsona arī viņa paša nav bijis ASV prezidenta, kas nepiederētu sātana sektei. Mēs ievēlam tos prezidentus, kurus viņi izvirza. Viņš arī teica, ka, piemēram, ārlietu padome arī ir šīs sektas atzars. Viņš saka, ka šai sektai nav nekāda sakara ar ebreju lietām. Tā ir 100% druīdu okultisms. Mēs piedalījāmies rituālos, tostarp rituālos, kuros tika nogalināti bērni un dzīvnieki. Dzīvnieki viņiem patika parastos svētkos, bet lielajos svētkos, kurus viņi sauca par melnajām misēm, kur būtībā ir tikai satanisti, šie koveni parasti sastāv no 13, tātad parasti tie ir 13 satanistu kovena locekļi, viņi sanāk kopā ar citiem koveniem šajā apkārtnē, uz šīm lielajām melnajām misēm, kā viņi tās sauc, un tās notiek noteiktās gada dienās. Dažas no tām es esmu novērojusi, ka viņi patiešām nogalina bērnus. Piemēram, viņa stāsta par vienu rituālu, kurā pavisam maza meitene tika piesieta pie liela mieta, pacelta virs milzīgas uguns un uzreiz nomira. Mati uzreiz izšķīda un ādas slāņiem nokrita no viņas ķermeņa. Viņa stāsta, ka tas bija viens no nežēlīgākajiem notikumiem, kādus cilvēks jebkad ir redzējis. Vai atceraties arī rituālus, kas tiek veikti noteiktās brīvdienās? Jā, arī daudzkārt rudenī, Helovīnā. Tātad šie rituāli, kuros es vienkārši pamanīju, ka tie nav vienkārši ikdienas rituāli, bet tiešām tie ir konkrēti jau svētki, kur viņi tos tiešām svin un tiek upurēts ļoti, ļoti daudz bērnu. Aleksam Džonsam izdevās nofilmēt šādu rituālu milzīgas Moloha statujas priekšā ar slēpto kameru kā lieciniekam, stingri noslēgtajā Bohēmijas birzī. Rituālos piedalās augsta ranga politiķi, tautsaimniecības un mēdīju pārstāvji. Ir dokumentēti šādi cilvēki, kas piedalījušies rituālos: ASV prezidenti Ričards Niksons, Ronalds Reigans, Džimijs Kārters, Džordžs Bušs, vecākais un jaunākais, Bils Klintons, piedalījās arī Vācijas kanclers Helmuts Šmits. Turklāt šajā sanāksmēs piedalījās arī Henrijs Kisingers, Arnolds Švarcnegers, kā arī Standard Oil un General Electric vadītāji. Par notikumiem Bohēmijas birzīs stāsta tādas aculiecinieces kā Keitija O'Briena un Keitija Collinsa. Daudzas no manām pieredzēm bija prezidio un Bohēmijas birzī. Jau no agras bērnības man izmantoja sataniskajiem rituāliem. Es atceros iesvētīšanas rituālu 3 gadu vecumā, kad mani piespieda dzert asinis. Un pēc tam notika incidents Bohēmijas birzī, kad es biju spiesta vērot bērnu rituālo slepkavību. Arī izdzīvojusī Keitija O'Briena liecināja par cilvēku upurēšanu Bohēmijas birzī. Izdzīvojušais tīsis. Tā bija visa šī akta slavināšana, ka jūs tur redzējāt šos cilvēkus sarkanās drēbēs un halātos, kas reliģiski praktizēja to sava glābēja sātana slavināšanai. Lietas, kas tur tika pievienotas, nogalināšana un kanibālisms. Tur tika nogalināti bērni, un terors bija šāds. Ja tu to nedarīsi, tev ir gals. Šai būtnei tad bija pieeja man, un man nācās nogalināt to mazo meitenīti. Un tad šī būtne nonāca pie manis. Izdzīvojušais bērns. Nogalināts bērniņš. Bet dzīvs. Un viņi to tad ēda. Un palika tikai pāri mati un visas pārējās kaulu daļas. Arī acis un zobi. Klaudija. Sanāksmēs viņi vienkārši, sātans, tur tiek pielūgts, un viņi vienkārši svinēja mises. Atmosfēra tur ir vienkārši it kā velns patiešām būtu telpā, un viņi vienkārši stāv aplī. Un viņu sejas bija aizsaktas, viņiem vienkārši ir šie melnie apmetņi un kapuces, un murmināšana ir ļoti kā dziedāšana. Un viņi visi šajā mājā pielūdza velnu, pareizi? Bija rituāli, kuros upurēja bērnus, un tev bija, ziniet, bērni,
Tātad jūs bijāt liecinieci upurēšanai. Jā, kad es biju pavisam maz, es biju spiesta tajā piedalīties, jo man vajadzēja upurēt zīdaini. Un kāds ir upurēšanas mērķis? Ko tam vajadzētu viņiem dot? Par ko viņi upurē? Par varu. Mēs redzēsim pirmkārt, tas ir normāli, ja paskatās uz veco derību. Moloks un Bāls, viņi vēlas bērnus. To man izskaidroja sātanisti, jo tas ir augstāks zaimošanas līmenis. Un kaut kādu iemeslu dēļ dēmoniem patīk nodarīt šādu kaitējumu. Mēs skatāmies uz bērnu un automātiski vēlamies viņu aizsargāt, glābt, sargāt, lai ko tas mums prasītu. Ja viņi ieraudzītu bērnu, viņi to apēstu dzīvu, iznīcinātu, spīdzinātu. Tāpēc dažus rituālus sauc par dēmonu svētkiem vai sātaniskajiem svētkiem. Jo jaunāks ir bērns, tieši to man stāstīja tumsas pagrīdnieki. Jo jaunāks, jo labāk, un mēs nekad viņus uzreiz nenogalinām. Mēs pagarinām spīdzināšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka mums jāpalielina enerģija, šausmas, bailes. Un tad pamazām mēs ļaujam asinīm iztecēt. Viņi stāsta par melno misi, kurā visi sākuši dziedāt pie nokautā un izšķīdinātā jaundzimušā. Tikmēr upura vecstāvs sacīja lūgšanu sātanam. Viņi inscenēja Jēzus krustā sišanas notikumus, uzliekot pie krusta vīrieti, kurš mēģināja glābt viņu un viņa māsu. Viņam un arī abiem upuriem viņi uzmetuši kaudzi asiņainu nogalināto zīdaiņu ķermeņa daļu. Daudzi upuri liecina, ka sātanisti sagrozīja kristīgās paražas un svētkus, lai zaimotu Dievu. Ir sātanistu grupas, kurās mātes tiek aicinātas upurēt savu bērnu sātanam. Var gadīties, ka viņas tiek rituālā paugļotas tieši šim nolūkam. Arī bērnu upurēšanu un slepkavošanu apstiprina Bejona policijas detektīvs Kurts Džeksons. Daži no viņiem ir nošauti, sadurti ar nazi vai saindēti. Advokāte Karīna Knapena informē par sātanisko eliti un bērnu un jaundzimušo paverdzināšanu, izvarošanu, spīdzināšanu un nogalināšanu. Viņa informē cilvēkus par svarīgu pētījumu par sātaniskajiem rituāliem, kuros bērni tiek nogalināti un pēc tam no tiem tiek izņemti orgāni, lai tos pārdotu. Tas ir aizsargāts miljardiem dolāru vērts bizness, saka Knapena. Kāds sieviešu konsultāciju centrs Vācijā kā galveno rituālās vardarbības cēloni min sātanismu. Uz jautājumu, vai viņas pilsētā arī mūsdienās bērni joprojām tiek rituāli izmantoti, viņa atbild: es par to no tevis nojaušu, bet es to zinu. Reis Vairs ir britu kriminologs un absolūts sātanisko kultu eksperts. Viņš ir izmeklējis daudzus sātaniskās rituālās vardarbības gadījumus un pārbaudījis arī izdzīvojušās Terēzes liecību autentiskumu. Viņam nebija nekādu šaubu, ka viņa stāsta patiesību. Citu starpā viņa stāstīja, ka jaunībā vairāk kārt bijusi piespiedu kārtā paugļota un ka viņas bērni viņai tikuši atņemti un rituāli upurēti. Skatieties manu pirmo filmu par asins kultu. Pauls Bonaci arī teica savu vārdu manā pēdējā filmā. Viņš apraksta šausminošākos rituālus un vardarbības pieredzi, ko viņš guva sātaniskajos sektoros Nebraskā. Advokāte Juliana Densena Gerbere apgalvo, ka Pauls Bonaci nevarētu melot. Viņa teiktais sakrīt arī ar daudzu citu upuru teikto, kuri stāstījuši par tādiem pašiem ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem. Viņa ir ļaunprātīgās izmantošanas eksperte. Viņa apgalvo, ka viņš ļoti detalizēti aprakstījis sātaniskos rituālus, par kuriem viņš nevarētu zināt, ja pats nebūtu tajos piedalījies. Arī izdzīvojusī Loreta Smita liecināja neatkarīgi no Paula Bonaci un nepazīstot viņu, stāstīja par to pašu nežēlīgo rituālo vardarbību, ko viņa bija piedzīvojusi sātaniskajos kultos Nebraskā. Jā, pat līdz pat sātaniskajai rituālajai upurēšanai un kanibālismam, kurā viņa pati arī tika piespiesta iesaistīties. Neils Briks ir izdzīvojis masonu rituālo vardarbību. Tagad viņš izglīto sabiedrību par rituālās vardarbības noziegumiem. Kā paskaidrots klāt TV dokumentālajā filmā Pasaules briesmas augstākā pakāpe masonijā, šis organizācijas augstākā vadība ir ļoti sātaniska.
Mans tēvs ir brīvmurnieks, satanists un rožu krustietis. ASIO ir MI6 vai CIA ekvivalents manā dzimtenē Austrālijā. Tātad viņi ir izlūkošanas aģenti. Daži no rituāli izmantotajiem bērniem, kas tika upurēti, patiesībā tika apēsti. Tas ir vienkārši šausmīgi un daudziem cilvēkiem grūti izprast, taču patiesībā tas ir diezgan izplatīti. Vienā konkrētā rituālā tika nogalināts un pēc tam apēsts bērns. Piedalījās apmēram 50 pieaugušie. Tātad mēs runājam par daudz un dažādiem bērnu upurēšanas veidiem, izvarošanu, bērnu sadalīšanu pēc tam un par kanibālismu. Asja Raina piedzima ģimenē, kurā aktīvi praktizēja sataniskos rituālus. Viņa tika spīdzināta un izvarota, un viņai bija jāpiedalās rituālo upurēšanas ceremonijās. Viņai tika teikts, ka Dievs ir tas, kurš viņu sāpina. Bieži vien vainīgais izlikās par Jēzu. Pēc ārkārtīgi brutāliem ievainojumiem upuri pēc tam glāba kāds, ar kuru cietušajam vajadzēja izveidot saikni. Tā saukto vainas saikni, kā to dēvē daudzi izdzīvojušie, un tas tad bija, piemēram, attiecīgais aprūpētājs vai tieši Lucifers. Džamals Bahrī tika pārdots Luciferiānim, spīdzināts un izvarots līdz galējībai. Viņš stāsta par meiteni, kura bija iegaumējusi daudzus pantus no Bībeles. Viņa tika ļaunprātīgi izmantota un izvarota, un viņai ausī bija čukstēts: "Es esmu tavs kungs, Jēzus." Vispirms jums ir jāsaprot, tas, kā jau teicu, ir dažādas grupas. Otrā pusē ir arī ateisti, bet cienījami ir tie cilvēki, kas ir ticīgie, šajā gadījumā ticīgie Luciferam, Sātanam. Viņi zina, ka Dievs eksistē, citādi jūs nevarētu koncentrēt šo negatīvo enerģiju. Tas nozīmē, ka jūs zināt, ka Dievs eksistē, bet jūs novēršaties no viņa. Un to dienu es nekad mūžā neaizmirsīšu. Mums bija jauna meitene. Es nevaru pateikt īsti, cik viņai bija gadu, bet viņa noteikti vēl nebija sasniegusi savu 13. gadu. Viņa vēl bija jauna, viņu piesēja pie galda, viņa tika izvarota, un es jums tagad nemalošu, bet neskaitāmi vīrieši viņu izvaroja, līdz viņa nomira. Tas arī ir rituāls, un es jums atkārtošu, ļaunums ir reāls. Ļaunums pastāv. Rodžers Morno tika savērvēts Sātana pielūdzēja vidū un guva ieskatu sektas struktūrā, no kuras viņš vēlāk izgāja sīvu uzbrukumu, vajāšanu un nāves draudu iespējā, pievēršoties Jēzum Kristum. Viņš bija arī liecinieks sātaniskiem upuriem Helovīna dienā 31. oktobrī, kā arī citos gadījumos. Es biju pārsteigts. Es domāju, ka viņi meklē rupjus raksturus. Bet, kad mēs tur nokļuvām, biju pārsteigts, ka viņi visi bija krāšņi ģērbti, labi noskaņoti, un bija daudz profesionāļu, ārstu, juristu un daudz uzņēmēju. Padomnieki bija noteikuši 3 svarīgas stratēģijas. Pirmkārt, viņiem bija jāpārliecinās, ka cilvēki netic Sātana un viņa eņģeļu eksistencei. Lucifers teica, ka mums ir jāpanāk, lai cilvēki ticētu, ka Sātans un viņa melnie eņģeļi neeksistē. Vēl viena sektas stratēģija, viņš teica, bija iznīcināt Bībeli, to nesadedzinot. Tāpēc tika nolemts, ka Čārls Darvins, kurš bija sātanistu sektas vecākais loceklis, nāks klajā ar evolūcijas teoriju, lai ticība Bībelei izšķīst pati no sevis. Saskaņā ar Rodžera Morno teikto, Darvins Lucifera kultā baudīja visaugstāko godu. Bet tieši Bībele, kā daudzkārt autentiska vēsturiska hronika, pierāda šo upurēšanu Moloham un Bālam, kas notika pirms 1000 gadu. Grāmatiņā Jahve, Dievs radītājs vai velns, mans tētis Ivo Saseks, izmantojot visu Bībeli, pierāda, ka sātaniskais upurēšanas kults ir pastāvējis vienmēr, un tas vienmēr ir bijis vislielākā riebeklība Dievam radītājam. Savās publikācijās kulta izdzīvotājs Valī nodod nenovērtējamu informāciju no kulta iekšienes, kurā tiek apstiprināti Bībelē aprakstītie elku pielūgšanas kulti 1-1. Piemēram, viņa apraksta babiloniešu programmu. Tā ietver mācīšanos veikt nežēlīgus upurus un rituālus dievībām Molohom, Astarotam, Belam un Aštotam. Eģiptiešu programma māca upurēt dievībām Raham, Horam, Sētam un tā tālāk. Tā liecina arī par druīdu vai
Kubalā programmu un tā tālāk. Visās šajās programmās ir vērojama nesamērīga nežēlība, spīdzināšana un slepkavības, neatkarīgi no ideoloģiskās izcelsmes. Daži izdzīvojušie arī liecina par tādām pašām šausminošām praksēm, lai gan viņi tur neredz nekādu ideoloģisko fonu. Tagad rodas vissvarīgākais jautājums no visiem jautājumiem. Vai vispār var ticēt šādiem apgalvojumiem? Tas taču izklausās pilnīgi neticami. Trakākais ir tas, ka vainīgo aprindās precīzi zina, ka neviens tam nespēja ticēt, jo tā ir neprātība. Astrīdas Dausteres tēvs satanists, kurš viņu tik pretīgi spīdzināja, viņai teica, tu vari mēģināt meklēt palīdzību, bet tici man, tam, kurš tev noticēs, vēl ir jāpiedzimst. Herberts Steiners, pazīstams kā Herbie, kurš pārdzīvojas nežēlīgās rituālās spīdzināšanas un izvarošanu, liecina par to pašu. Kā rituālās vardarbības upuris es biju iesaistīts arī dzīvnieku un cilvēku upurēšanā. Man atkal un atkal tika teikts, nekad par to nerunā, jo neviens tev neticēs. Tādējādi šie upuri, kuri ir tik ļoti cietuši no vardarbības un ir izdzīvojuši, pat izpelnās izsmieklu, nicinājumu un atstumtību no mūsu sabiedrības, kad viņi ziņo par šīm briesmīgajām lietām. Piemēram, izdzīvojusī Marija Knait stāsta, kā viņa tika ievietota zārkā kopā ar mīļotās māsas ķermeni, un pēc tam viņas acu priekšā māsas ķermeni sakropļoja. Viņai pat pašai nācās tajā piedalīties. Tagad jau simtiem ir šādu rituālu liecinieki. Taču Marija stāsta, ka lielākā daļa izdzīvojušo par šo nežēlīgo sātanisko rituālo vardarbību nestāsta, jo neviens viņiem netic. Tāpēc viņi stāsta tikai par dažām daļām, piemēram, par vardarbību vai incestu. Sataniskā rituāla vardarbība ir pēdējā lieta, par ko cilvēki runā. Viņi vienkārši saka, ka mēs esam traki. Cilvēki saka, ka mēs izdzīvojušie esam traki. Nav nekā sliktāka par to, ka tu zini, ka kaut kas tāds ar tevi ir noticis un lielākā daļa cilvēku tam vienkārši nespēja noticēt. Un tu publiski, it īpaši sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos, esi pasludināts par muļķi, par meli, jo tu runā par to, par ko viņiem nav nejausmas. Tas ir vissliktākais arī Natālijai, kura citu starpā atceras sātaniskos rituālus medību namiņos un cilvēku medības. Kā tu jūties pilnīgi vientuļš, jo kā upuris, tad tu esi izlikts par izdomātāju, kuram galvā vairs nav visu skrūvīšu. Mūsu valstī sātanisms pastāv tikpat lielā mērā, kā jebkur citur. Tas ir atbaidošs un ļauns. Tā ir slepkavība, bet tā ir arī vardarbība pret bērniem. Un tas vairs nav joks. Pret to ir jācīnās. Viens no traģiskajiem stāstiem, ko es dzirdēju, bija par bērnu, kurš stāstīja par savu pieredzi, bet pieaugušie viņam tikai teica, lai viņš nerunā muļķības. Tādas lietas šajā valstī nenotiek. Cilvēktiesību aktīviste Gabija Ventlande komentē. Sākumā tas izklausās neiedomājami un vienkārši neiespējami, bet šie upuri dzīvo starp mums, un tie varētu būt simtiem tūkstošu. Kristofers Kasetī, bijušais Kūras diecēzes kanonists, to rezumē šādi. Tas, kas notiek šajā slepenajās aprindās, pārsniedz mūsu cilvēcisko ļaunuma iztēli, tāpēc to var klasificēt kā neiespējamu. Tātad šiem upuriem netic, jo tas pārsniedz mūsu iztēli, bet tā kā upuris par to runā vēl tālāk, tad viņš vai viņa riskē ar galvu un kaklu, jo slepenība ir kulta augstākais bauslis, tas tiek īstenots ar visļaunākajiem nāves draudiem. Arkanum latīņu valodā noslēpums. Arkan disciplīna prasa, lai es tiešām, bet tiešām neko par grupas, infrastruktūru, nepiedarošam, neiesvētītam cilvēkam nepastāstītu. Un par arkāna disciplīnas pārkāpšanu draud kara draudi ar sodu. Atkal banāli runājot, viņi saka, ja tu mūs nodosi, jebkādā veidā vai formā, tad tu dabūsi pa galvu. Jo bērniem tiek teikts, ka, ja tu pastāstīsi saviem vecākiem, mēs nogalināsim tavus vecākus.
Man, piemēram, viņi to izdarīja, parādot kādu, kuram bija pārgriezts kakls. Un, kad tu to redzi, kas ir iesaistītie, tad tu ļoti nobīsties. Piemēram, tīlu svanu, kā mazu meiteni iebaidīja, ka viņas mātei novilks ādu, ja viņa kaut ko izstāstīs un viņas tēvam nocirtīs galvu, bet brāli apēdīs un izķidās. Un, kad tu esi maziņš, tev nav nekāda iemesla neticēt pieaugušajiem, nu nekāda. Tāpēc, ja kāds saka, ka nogalinās tavu ģimeni, tad viņš arī nogalinās tavu ģimeni. Šie cilvēki, šī psihopātiskā, pedofilistiskā, sātaniskā elite guva panākumus pateicoties slepenībai un maldināšanai. Kā saka ārsts, psihiatrs Werners Čans, klusēšana ir spēcīgākais noziedznieku ierocis. Ja esi tāds pats bērns kā es, 5 vai 6 gadus vecs, un esi rituālā, un tu redzi, ka kāds cits tāda paša vecuma bērns atsakās un saka, lūdzu, nedari tā, un pretojas tam, ko viņi grib darīt, tad bērns tiek nogalināts tavā priekšā. Ko tad jums vajadzētu pēc tam darīt? Tā ir sava veida smadzeņu skalošana, vai ne? Izdzīvošana par katru cenu, tāpēc, protams, tu pakļaujies. Tātad lielākajai daļai upuru nav iespējams runāt, jo viņi tiek šādā veidā apdraudēti. Vairumā gadījuma draudi tiek īstenoti, ja cietušais ar saviem izteikumiem nav varējis radīt pietiekamu publicitāti. Tā tas bija, piemēram, Viljama Kombesa gadījumā. Viņš bija viens no galvenajiem pamatiedzīvotāju bērnu masveida slepkavības lieciniekiem. Tika novērota arī vardarbība un rituālā upurēšana. Viņš nomira no nāvējošas injekcijas slimnīcā, lai gan viņam bija veikta tikai nekaitīga rutīnas procedūra. Kombess nomira, jo sniedza liecības par to, ka 1964. gadā karaliene Elizabete no Kanādas skolas paņēma 10 bērnus. Bez Viljama Kombesa ir dokumentēti arī šādu mirušo bērnu un atsliecinieku vārdi, lielākoties šausminoši nāves stāsti, kurus laika trūkuma dēļ es neatkārtošu. Vikija Stjuarte, Margareta Stepas, Alberts Grejs, Meisija Šos, Ričards Tomas, Eleānija Dik, Daniels Kantegots, Davids Sepas, Jūzena Bāla, Paulīna Franka, Alberts Baptiste, Nensija Džo, Lorēna Vaita, Džonijs Bingo Dawsons, Rikijs Lavelī, Harrieta Nahani, Nora Bernarda. Viņi visi vairs nevar pastāstīt savu stāstu. To visu atklāja Kevins Annets, tikai Irēla Fēvel un Rufus Nagout izdzīvoja. Viņi bija liecinieki tam, kā sadedzināja jaundzimušu bērnu un nošāva 18 Mohawku bērnus, pēc tam iemeta viņus masu kapā. Tikai Kanādā vien masu kapos tika atrasti aptuveni 50,000 mazuļu un bērnu līķu. Kopumā Kanādā, Īrijā, Spānijā tika atklāti vismaz 34 bērnu masu kapi, kuru izrakšanu atteica Anglijas kroņa un katoļu baznīcas attiecīgās valdības. Tātad mirušie vairs nevar liecināt, bet izdzīvojušie, kuriem sabiedrība ir nodrošinājusi pietiekamu aizsardzību, liecina, ka upuriem joprojām ir viens milzīgs šķērslis, lai pastāstītu savu stāstu. Tas ir fakts, ka viņi jau kā mazi bērni tika ievilkti līdzvainībā. Tāpēc viņus nomāc milzīga vainas apziņa, un turklāt viņiem pašiem ir jābaidās, ka viņi tiks saukti pie atbildības. Tas neļauj viņiem brīvi runāt par noziegumiem. Vai jums nācās, vai arī jūs bijāt spiesta redzēt kādu nogalināto, ja tā var teikt? Jā, diezgan bieži. Tātad tas atkal pastiprina klusēšanu. Tātad es jutos tikpat līdzvainīga ar viņiem. Man šķita, ka es esmu tikpat slikta kā viņi, kas tagad, atskatoties atpakaļ, izklausās pilnīgi traki. Jā, bet es šo vainas apziņu nesāju sev līdzi ļoti, ļoti ilgus gadus. Piemēram, tev pirmo reizi rokā ir nāzis, un vadoties pēc darītāja norādījumiem, tev ir jānokauj dzīvnieki, bet vēlāk jāsadala zīdaiņi un mazi bērni. Arī Anne Greta bija spiesta nogalināt. Viņa apraksta savas vainas apziņu un domas par pašnāvību. Viņa to raksturo kā aburto loku, vispirms būdama upuris un pēc tam vainīgais. Arī Katarīna, savam mācītājam vainas apziņas pilna teica, šīs rokas nogalināja. Kapelāns viņu pavadīja uz policiju. Anete bija iesniegusi sūdzību policijā pret saviem vecākiem un sūdzību pret sevi, jo viņi bija piespieduši viņu nogalināt.
Viņa bija klāt arī sava brāļa spīdzināšanā, kuram tobrīd bija 11 gadi, un kurš pēc tam gulēja viņas priekšā kā bezdvēselisks, kliedzošs un raustošs ķermenis. Tas viņu ļoti satrauca, vēlāk viņas brālis nošāvās. Izdzīvojušie vienbalsīgi stāsta, ka kulta locekļi viņus piespiež šādi. Pirmais. Ja tu nedarīsi to izdarīs kāds cits. Tāpēc tu tik un tā nevarēsi glābt šo bērnu no nāves. Otrais. Ja tu to nedarīsi, tevi pašu nogalinās. Traumu speciāliste Rosvita Evalda zina šādus rituālās vardarbības aprakstus no daudziem saviem pacientiem. Reliģiju pētniece Adelheida Hermana Fanta brīdina, ka patiesi bīstamās sataniskās sektas darbojas slepeni. Brigita Hāna, Minsteres diecēzes organizētās un rituālās vardarbības konsultāciju centra sektu pilnvarotā, skaidro, ka ik viens, kurš vēlas atteikties no sektas grupas, ir pakļauts nāves briesmām. Daudzus gadus viņa pavadīja sievietes, kuras vēlējās pamest satanistu kultu. Šis konsultāciju centrs tika slēgts, pateicoties satanistu kopienas Samuela brālība ietekmei un Kristofera Pilca Špīgeļa mēdīju kampaņai. Vairāk par šo šajās dokumentālajās filmās. Rezumējot, liels šķērslis, lai liecinātu par satanisko rituālo vardarbību, ir no vienas puses piespiedu līdzdarbība, no otras puses tas, ka upuriem netic, jo tas izklausās pārāk neiedomājami, un treškārt tie ir nāves draudi, kas iedvež bailes upuriem un lieciniekiem. Un neraugoties uz to, simtiem upuru un liecinieku visā pasaulē tagad nāk klajā un apraksta vienus un tos pašus nežēlīgos rituālus, nekonsultējoties un pilnīgi neatkarīgi cits no cita. Neskaitāmi upuri vienbalsīgi ziņo, ka viņi tika pārvesti uz dažādām pasaules vietām, kur notika lielas sataniskās ceremonijas. Viņi ziņo, ka šajās lielajās sataniskajās sanāksmēs un ceremonijās ir piedalījušās daudzas elites personas. Tur bērni bija upuri rituālajai masveida izvarošanai. Sātana vārdā tika veikti nežēlīgi bērnu upurējumi. Ir nepieciešams, lai šīs daudzās konsekventās liecības izmeklētu neatkarīgas iestādes, jo tiesu bezdarbība skaidri parāda, ka tiesu sistēma visā pasaulē ir iesaistīta šajos noziegumos. Drīzumā es apkopošu vairāku izdzīvojušo liecības. Lūdzu, sekojiet tam. Žanete Arčere piedzima Londonā, ģimenē, kas daudzās paudzēs piederēja satanistu sektei. Viņa daudzus gadus tika rituāli ļaunprātīgi izmantot un piedalījās bērnu upurēšanā. Viņa kopā ar citiem bērniem tika vajāta pa tumšiem mežiem un ar suņiem tā dēvētajās augstākā slāņa medību spēlēs. Šajā procesā daudzi bērni atkal un atkal tika nežēlīgā veidā nogalināti. Viņa tika ārkārtīgi spīdzināta, piemēram, ar elektrošoku un ar waterboarding, iegremdēta ūdenī. Viņa stāsta, ka viņas darba vadītājs Tavistoka institūtā bija Klaus Švābs, VEF vadītājs. Žanete arī ziņoja, ka viņa apmeklējusi sataniskos rituālus Britu karaliskās ģimenes īpašumos un arī rituālos piedalījies Deivids Rokefellers. Viņš esot vēlējies viņu aizvest uz ASV un tur padarīt par zvaigzni. Žanete Arčere skaidro arī Helovīna nozīmi sataniskajā kultā. Helovīns tiek svinēts masveidā upurējot zīdaiņus un bērnus. Tieši to pašu stāsta Nesjan par visām šīm nežēlībām, tostarp par bērnu upurēšanu, kanibālismu. Elke apraksta tieši to pašu, viņa apraksta, ka šīm bezsirdīgajām būtnēm nauda, vardarbība un alkatība būtu vislielākais prieks. Viņa arī ziņo, ka tad, kad sievietes pat tiešām pievēršas tumšajai pusē, viņas ir daudz sliktākas nekā vīrieši. Viņas tad ir viltīgākas, cietsirdīgākas un brutālākas. Elisa ziņo arī par rituālo vardarbību, izvarošanu un sodomiju. Viņa tika spīdzināta ar elektrošoku vairākas reizes, gandrīz noslīcināta, apreibināta un hipnotizēta. Tagad viņa stāsta par luciferiāņu sātana pielūdzējiem, kas 1000 gadu garumā ir praktizējusi šīs nežēlības. Arī Elena stāsta par tām pašām nežēlīgajām lietām un par to, kā viņa dienām ilgi tika ieslēgta tumšās telpās bez ēdiena, dzērienu un drēbēm. Lilija rituāla laikā bija spiesta nogalināt bērnus un ēst cilvēku gaļu. Viņai nācās vērot, kā grūtnieces tiek pārgrieztas un dzīves izķidātas.
Vincentu, franču zēnu no 5 gadu vecuma vairāk kārt izvaroja viņa paša tēvs. Viņš pastāstīja, ka viņa tēvam bija videokameru kolekcija ar grupveida izvarošanu, spīdzināšanu un slepkavībām. Tā sauktajiem snuff video, par kuriem ziņoja daudzi liecinieki un upuri. Vincentu tēvs bija piespiedis noskatīties vienu no šādiem snuff video, kurā tēva draugs bija nošāvis meiteni. Tēvs viņam draudēja, ka tas pats notiks ar viņu, ja viņš par to kādam pastāstīs. Galvenais detektīvs Manfreds Paulus no policijas un psihologs Adolfs Galvits savā grāmatā Grünkram die Kindersexmafia in Deutschland aprakstīja kā snuff video. Tas viss pastāv. Viņi ziņoja arī par ārkārtīgi brutālām bērnu seksainām, kas sniedzas līdz pat zīdaiņu izvarošanai, kā arī par seksu ar bērniem invalīdiem vai mirušajiem bērniem. Noziegumā cietušā Karīna atpazina Vēvelsburgu kā nozieguma vietu. Viņa ziņo par altāri, uz kura tika darīts aborts un pēc tam upurēts viņas bērns, ar kuru viņa bija 6. grūtniecības mēnesī. Meike un Lea arī spēja identificēt Vēvelsburgu kā vietu, kur viņas piedzīvoja šausminošos rituālās vardarbības, tostarp cilvēku vajāšanas. Rike stāsta, ka bērni tika sistemātiski seksuāli izmantoti un nodoti citiem. Tie nebija tikai viens vainīgais darbonis, bija vairāki 100 vainīgo. Viņa apraksta arī būrus, kuros bērni tika turēti nebrīvē. Par to runā arī Jūlija savā intervijā par rituālo vardarbību. Rike ziņo arī par rituālo vardarbību Vēvelsburgā, kā arī citās vietās, bet arī daudzās citās valstīs – Londonā, Kalifornijā, Nīderlandē, Zviedrijā. Rikes ģimene pielūdza velnu, viņa bija klāta rituālos, kuros tika piesauktas okultas būtnes. Lūk, kā viņa par to stāsta. Vismagākā pieredze Rikei bija cilvēku upurēšana, kur bieži tika izmantoti sakropļojumi un apgānīšana. Mišela Smita bija 5 gadus veca, kad māte viņu nodeva velna pielūdzēju sektai. Tur viņa piedzīvoja šausminošu pieredzi ar sātaniskām raganām, kas upurēja cilvēkus un dzīvniekus. Viņa piedzīvoja vardarbību un spīdzināšanu, piemēram, viņu apraka dzīvu un pēc tam atkal izcēla. Savu šausminošo pieredzi Mišela aprakstīja grāmatā Mišela atceras. Pēc viņas grāmatas publicēšanas pieteicās arī citi upuri. Francisa Tūsija pārdzīvoja sātanisko rituālu vardarbību un smagas spīdzināšanas. Viņas vecāki bija daļa no sātanistu kulta Toronto un pārdeva viņu par $600,000 ASV, kad viņai bija 3 gadi. Viņa stāsta, ka pēc tam viņu citu starpā izmantoja slepenos militāros projektos. Viņa stāsta par sarežģīto dziedināšanas ceļu, kas varēja notikt tikai tad, kad viņa vērsās pie Dieva. Carol Rutz stāsta, ka 4 gadu vecumā tēvs viņu pārdevis ASV valdības slepenajiem eksperimentiem. Turpmākos 12 gadus viņa piedalījās apmācībās, kurās tūkstošiem amerikāņu bērnu bija jāizcieš neiedomājamas psiholoģiskas un fiziskas sāpes. Šīs smadzeņu skalošanas mērķis bija absolūta prāta kontrole pār šiem bērniem, lai padarītu viņus par pakļāvīgiem vergiem, kurus varētu izmantot daudziem mērķiem, sākot ar augsta ranga personu seksuālu pavadināšanu un beidzot ar slepkavībām. Laura stāsta, ka viņa ir tik klaji un nežēlīgi izmantota, kā neviens to pat nevar iedomāties. Personības dalīšanās un cilvēkam vairs nav piekļuvis sev pašam. To sauc par multiplo personību vai dissociatīviem identitātes traucējumiem. Plašsaziņas līdzekļos raksta, ka terapeiti izdomā šīs lietas un iestāsta to pacientiem. Taču jau 1900. gadā misionāre Emija Karmikēla Indijā glāba tempļa bērnus, kuri bija tik sātaniski nomocīti, ka no tiem atdalījās jaunas iekšējās personības. Tātad šī ir liecība no laikiem, kad vēl nebija šie terapeiti. Karina ir pārliecināta, ka daudzi cilvēki, kuriem klīnikās tiek uzstādīta diagnoze šizofrēnija vai robežas sindroms, patiesībā ir rituālās vardarbības upuri. Šajā kontekstā ir zīmīgi, ka Gabriela Hāgere, kuru viņas meita apsūdz kā sataniski rituālās vardarbības veicēju, meitu raksturo kā šizofrēniķi. Gabriela Hāgere
Tagad var būt diezgan droša, ka neviens neizmeklēs, vai viņa patiešām ir izdarījusi sātaniskos noziegumus, jo viņas meita tagad tiek uzskatīta par vaiprātīgu. Arī Marija CDF raidījumā bija lieciniece sātaniskajiem briesmu darbiem, piemēram, kad maziem bērniem un zīdaiņiem tika nocirstas ekstremitātes. Simtiem cilvēku liecināja par šādām nežēlīgām lietām, kuras pat nevar nosaukt vārdā, un tas nemaz nešķiet pavēlēts, vai it kā kāds viņus būtu uz to spiedis. Stīvs, piemēram, liecības laikā iedur sev ar adatu kājā, lai fiziski bloķētu sāpes, kas slēpjas viņa atmiņā. Tad viņa man iedeva dunci un teica, piebeidz viņu. Es atteicos, bet tad man pie kakla tika pielikts nazis. Es zināju, ja es to nedarīšu, pienāks mana kārta. Es iedūru viņam rīklē, bet viņi ar to nebija apmierināti. Man tas bija tikai jāturpina un jāturpina un jāturpina. Kaja. No 4 gadu vecuma tika sātaniski rituāli ļaunprātīgi izmantota. Viņa stāsta par baznīcām un pilīm, par altāriem tumšās telpās, par cilvēkiem tumšās drēbēs. Pirmo reizi viņa bija apaugļota 11 gadu vecumā, bet dzemdības tika izraisītas krietni pirms parastā grūtniecības ilguma. Tad viņa bija spiesta atņemt dzīvību savam bērnam. Pēc tam notika kanibālisma rituāls. Advokāte Heidi Cārmere pati sazinājās ar daudziem cietušajiem visā Vācijā. Neatkarīgi viens no otra viņi aprakstīja ļoti līdzīgu rituālās vardarbības schēmu. Tāpēc viņi klasificē šos ziņojumus kā patiesus. CDF reportieris Rainers Froms dokumentālās filmas veidošanai izpētīja 20 gadījumus, sākot no visbargākās rituālās vardarbības līdz slepkavībām un kanibālismam. Psihoterapeitei un traumaterapijas ekspertei Dagmārai Ekersai terapijā ir bērni, kuriem ir nācies pieredzēt šausminošas rituālās darbības. Par savu pacientu izteikumiem viņa labprāt liktu roku ugunī. Arī bijušais augsta ranga ANO ierēdnis Kalins Georgescu liecināja. Visi šie oligarhi ir saistīti ar pedofīlijas sistēmu. Mēs zinām, ka katru gadu pazūd vairāk nekā 8 miljoni bērnu. 8 miljoni. 8 miljoni ir visi Austrijas iedzīvotāji. Viņi pazūd bez pēdām. Gluži vienkārši. Šī noziedzīgā darbība ir jāaptur. Un tomēr oficiālie mēdīji joprojām visi vienbalsīgi nopūšas. Nav pierādījumu par sātanisku rituālu vardarbību. Lūk, tās visas ir terapeitu implantētas viltus atmiņas, kā tagad sludina jaunākā You kolektīva epizode ar Manuelu Mögliku. Mēdījiem visi vardarbības upuri un ticamie liecinieki nav nekādi pierādījumi. CDF pārstāvja Jana Bohermana jaunākā dokumentālā filma ir tieši pliķis sejā visiem cietušajiem un izdzīvojušajiem. Ir pienācis laiks īsi izklāstīt sataniskās panikas vēsturi. Bet nav pierādījumu par satanisku tīklu. Tātad tas viss nav nekas vairāk kā grupas māns. Starp citu, Jans Bēmermans nopelna vairāk nekā Vācijas kanclere un CDF direktors kopā, saskaņā ar augstākā līmeņa mēdīju jurista profesora Ralfa Hokera datiem. Tāpēc tagad mēs rūpīgi pievērsīsimies šim jautājumam, iztaujājot lieciniekus un izdzīvojušos, kur ir pierādījumi. Sāksim ar rētām zīmogiem un marķējumiem. Man kā mazai meitenei tika uzzīmogots neliels zvaigznes tetovējums uz pirksta. To uztaisīja cilvēku tirgotājs. Tas skaidri parādīja, kurai no šīm aprindām es piederu. Skolotāji to redzēja, bet nekad nepainteresējās, kāpēc tas tetovējums ir 12-gadīgai meitenei. Īsts vārds par Koko Bertmani. Viņa stāsta par rituālo vardarbību un spīdzināšanu. Viņas māsa tika nogalināta bēgšanas mēģinājumu laikā. Viņai pašai 15 gadu vecumā izdevās izbēgt. Arī vardarbības upurim Lūsijai ir daudz griezumu un apdegumu rētu.
tāpat arī Izabelei. Viņas ķermenī ir vairāk nekā 700 rētu un 15 acīm redzami salauzti locekļi. Viņa bija pakārta ar galvu uz leju, izvarota sistas sadurta ar nazi mugurā. Viņas ģimene bija cieši saistīta ar sātanisko rituālu ļaunu izmantošanu. Viņa stāsta šausminošus stāstus par savu rituālo izmantošanu, piemēram, viņas galva tika saspiesta starp koka bluķiem, izdzīvojušajai Lunis ir arī rētas un zīmes uz ķermeņa. Bet kā mūsu viedokļu veidotāji rīkojas ar šādiem pierādījumiem? Kādā graznā Holivudas filmā tiek attēlots, ka upuris tikai vēlējies pievērst uzmanību un pats sev nodarījis šo sāpīgo apdegumu ar otrādi apgrieztu sātanisku krustu. Filma ir patiesa stāsts, kurā meitene atmaskoja veselu sātanistu loku ap savu ģimeni. Ar precīziem rituālu un ceremoniju aprakstiem, kā tos identiski aprakstījuši simtiem liecinieki un izdzīvojušie visā pasaulē. Holivudas filmas beigās izmeklētājs izvirza rupju tēzi, ka meitene to visu bija izdomājusi, lai atbrīvotos no savas ģimenes. Spīdzināšanas, fotogrāfijas upuri, tas viss esot tīrs izdomājums. Identiskās atmiņas par tēvu, brāli, vecmāmiņu arī esot izdomātas. To izdomājusi pati meitene un izmeklētājs, kurš viņai sākumā arī noticējis. Es jautāju izdzīvojušajam Lunim, ko jūs sakāt par to? Vai jūs pierunāja uz šo rituālo izmantošanu, vai arī jūs to izdomājāt? Es jautāju izdzīvojušajai Lunī, ko jūs sakāt par to, vai jūs pierunāja uz rituālo izmantošanu, vai arī jūs to izdomājāt? Lai tas būtu īsi, es neesmu terapeita upuris. Esmu masveida seksuālās vardarbības un seksuālās izmantošanas upuris kopš agras bērnības, tas arī viss. Un šī pieredze, šīs sajūtas, iekšējais masīvais spiediens, simptomi, uzmācīgās domas, tās nav kaut kas tāds, ko varētu būt kāds uzspiedis, it kā sazvērestība, ticīgs terapeits. Ja tam būtu nepieciešamas masu metodes, kā tas terapijā nenotiek. Ja šāda veida vardarbības apšaubītāji patiešām ieklausītos cietušajos, tad viņi arī pamanītu, piemēram, cik šausmīgi, vēlnišķīgi grūti ir vispār saņemt atbalstu šādām problēmām, cik grūti terapeitiem ir iesaistīties ar tādiem upuriem kā mēs, cik daudz terapeiti saka, nē, tas aiziet jau pa tālu, es to nevaru pieņemt. Man vēl ir viens jums jautājums. Ko jūs sakāt par to, ka nav pierādījumu par rituālo vardarbību? Es esmu tās pierādījums, par to liecina manas atmiņas, kuras neviens manī nav ierunājis. Es esmu dzīvs šīs vardarbības liecinieks un upuris, un man nav izdevīgi nevienā dzīves līmenī dalīties arī ar to. Vardarbības sekas ir vienkārši pārāk smagas, lai es to darītu. Cīņā, lai cilvēki to darītu, kā mēs to darām šodien, ir pārāk liela cīņa, un kontaktpunktu un palīgu ir vienkārši pārāk maz, lai radītu arvien lielāku un lielāku uzmanību sabiedrībā. Jā. Tagad pajautāsim vairākiem izdzīvojušajiem, kāpēc, acīm redzot, nav pierādījumu par visu redzamo rituālo vardarbību un visiem upuriem. Jo ir iemesls, kāpēc FBI neizmeklē šos gadījumus, ir iemesls, kāpēc nav pierādījumu, jo cilvēkiem augstos amatos kā CIA, FBI, policijas nodaļās ir daudz veidu, kā panākt, lai šie pierādījumi pazustu, un viņi iekļūst medicīnas aprindās, lai iznīcinātu jebkādus pierādījumus. Policija, FBI, CIA, visi federālās valdības biroji, korporācijas, juristi, ārsti, inženieri, direktori, auklītes, viņi visi ir vienā lielā, riebīgā, slepenā biedrībā. Lielākā daļa cietušo un liecinieku stāsta, ka tieši tā arī tas notiek, un ka šie cilvēki šantažē cits citu. Piemēram, ilgadējā juriste Anne Marija van Blīrienburga stāsta, ka 3 reizes bijusi acu lieciniece rituālai vardarbībai un bērnu slepkavībām, kopā strādājuši Nīderlandes karaliskās ģimenes locekļi, augstākā līmeņa politiķi, tiesu varas amatpersonas un citi augsta ranga pārstāvji.
Bērns tika nolikts uz galda un viņam deva kaut ko dzert, un šajā dzērienā ar šo dzērienu bērns tika apreibināts. Un noteiktā brīdī bērns tad tika spīdzināts, izvarots un brutāli nogalināts šo cilvēku klātbūtnē. Auditorija bija sapulcējusies ap Johanu Friso, princi Johanu Friso, karalienes Beatrikses otro dēlu. Karalienes Beatrikses vārdā viņi organizēja bērnu spīdzināšanu, izvarošanu un nogalināšanu publiskā vietā. Visa ēka bija pilna ar ļoti svarīgiem cilvēkiem no Nīderlandes, ministriem, augsta ranga virsniekiem un visdažādākajiem cilvēkiem, kuri varēja noziedzniekus uzfotografēt, lai šantažētu šos cilvēkus un noziedzīgi izmantotu viņus. Vai jūs varat nosaukt dažus no klātesošajiem cilvēkiem? Cilvēki, kurus es tur atpazinu, bija piemēram princis Johans Friso, viņa firmas pavadošais psihiatrs Gus Pareau Dumons. Es atpazinu Mabel Wiese Smith. Viņa tur bija kopā ar kādu vecu pieredzējušu vīru. Šķiet, ka tas bija George Soros. Es atpazinu Donneru, bijušo tieslietu ministrijas ministru, tagad Nīderlandes viceprezidentu. Es atpazinu Ernstu Hiršu Ballinu, arī ļoti nozīmīgu bijušo tieslietu ministru. Es atpazinu Ēriku van den Emsteru. Viņš ilgus gadus bija visu Nīderlandes tiesnešu vadītājs. Es atpazinu Diku Berliņu, bijušo Nīderlandes militārās iestādes vadītāju. Atpazinu žurnālistu, ļoti svarīgu žurnālistu, Gerlofu Laistru, no žurnāla Elsevier. Es atpazinu Karlu Eradusu. Viņa pašlaik ir Amsterdamas tiesas priekšsādātāja tiesnese. Es atpazinu arī Marku Rutē. Viņš pašlaik ir Nīderlandes premjerministrs. Es atpazinu Gertu Wildersu. Pašlaik viņš ir Nīderlandes parlamenta politiskās partijas PVV līderis. Katru reizi, kad mani tur aizveda, tur bija apmēram 50 cilvēki. Mani tur aizveda 3 reizes. Un katru reizi es redzēju, kā tiek nogalināts kāds bērns. Kāds bērns tiek nogalināts. Anne-Marija van Blienburga atklāja, ka bērni ieradās no nepilngadīgo ieslodzījumu vietām, it kā lai strādātu karalienes Beatrikses tiesā. De Telegrāf žurnālists runāja ar visām šīm iestādēm, kuras apstiprināja notikošo. Šo nepilngadīgo aizturēšanas centru darbinieki bija kļuvuši aizdomīgi, jo par šiem bērniem vairs nekas netika dzirdēts. Anne-Marija runāja ar visiem policijas un tiesu iestāžu darbiniekiem, ko viņa varēja atrast tostarp ar Interpolu. Viņa vērsās tiesā, lai panāktu notiesājošu spriedumu, taču tiesa paziņoja, ka tā nav viņas problēma, tā ir sabiedrības problēma, un tiesa nevēlējās dot prokuroram pilnvaras veikt izmeklēšanu. Regīna Lof ir galvenā lieciniece Dutroux lietā. Viņa kopš 13 gadu vecuma vairākas reizes kļuva grūtniece sātaniskas rituālas vardarbības rezultātā un bija spiesta vērot, kā rituāli upurē viņas bērnus. Kad Dutroux lietā televīzijā liecināja izmeklēšanas tiesnesis, Regīna Lof atpazina viņu kā vienu no vainīgajiem viņas bērna slepkavībā. Arī vēlāk viņa laikrakstu fotografijās un televīzijā atpazina daudzus pedofīlijas noziedzīgā tīkla vainīgos.
Saskaņā ar viņas teikto visi perversie, nežēlīgie noziedznieki bija ļoti cienījami sabiedrības locekļi, tostarp tiesneši, politiķi, advokāti, vadītāji, rūpnieki un tā tālāk. Policija izmeklēja saistību ar satanistu grupējumu Abrasah. Dutroux lietā gāja bojā 27 acu liecinieki. Bijušais valsts krimināla policijas biroja vadītājs UV Krants liecina par bērnu izvarotāju aprindām līdz pat visaugstākajiem aprindu slāņiem. Viņš liecina, ka visās šajās lielajās lietās, kas tika izmeklētas, piemēram, Dutroux lietā, vienmēr tika pazemināts līmenis līdz iespējamiem atsevišķiem gadījumiem. Dažos gadījumos tika identificēti līdz pat 1400 citi noziedznieki no augstākajiem sociālajiem slāņiem, kuri visi izkļuva nesodīti. Pēdiatre doktore Doroteja Tūla zem zvērsta sniedz liecību par visļaunāko un visizkropļotāko vardarbību pret bērniem, ko pastrādājuši tiesneši un prokurori. Visbiežāk upuri ir mazi bērni un zīdaiņi. Bieži ir apstiprinājies tas, ka vainīgie ir atrodami līdz pat augstākajām aprindām un tiesām, un tas pat tiešām varētu būt izskaidrojums tam, ka ir tik maz valsts apstiprinātu un oficiāli redzamu pierādījumu. Čaks Svindols apliecina, ka visas varas jomas uz zemes ir iesaistītas luciferiskajā bērnu upurēšanā. Par to neatkarīgi cits no cita vienprātīgi liecina arī visi cietušie. Karīna stāsta, ka, piemēram, viņas ģimenē visi vainīgie bija augstas militārās un valsts amatpersonas, un to senču līnija sniedzas tālu atpakaļ. Viņa piedzīvojusi visnežēlīgākās ceremonijas un upurēšanas rituālus, kurus nav iespējams aprakstīt sīkāk. Viņi ir izglītoti cilvēki, viņi ir tiesneši, juristi, ārsti, apbedītāji, viņi ir cilvēki, kas strādā slimnīcā un var veikt visdažādākās medicīniskās darbības. Tātad viņiem bija kāds, kas viņiem visos aspektos sargāja muguru. Apskatīsim dažus piemērus, kā tas izskatās praksē. Ankes Hills, 6 gadus vecais dēls, apsūdzēja savu tēvu par satanisko rituālo vardarbību no viņa un citu vainīgo puses. Viņš tika piešķirts tēvam, bet mātei Ankei Hillei, vācu veterināru ārstei, tika izvirzītas apsūdzības iespējamā bērna nolaupīšanā, un kopā ar 5 citiem līdzdalībniekiem viņš, dēls, tika nosūtīts uz cietumu. Anke Hills tajā laikā vērsās pēc palīdzības pie advokāta Wilfreda Vona. Taču bijušajam britu advokātam Wilfredam Vonam neizdevās glābt Ankes dēlu. Viņam tika piespriests 19 gadu cietumsods par tā saukto sazvērestību, lai nolaupītu bērnu. Tādējādi glābējs pats kļuva par upuri, tāpat kā neskaitāmos citos gadījumos. Viņš ir eksperts šajā jomā, jo 27 gadu laikā ir strādājis ar simtiem sataniskās rituālās vardarbības upuriem. Wilfreds Vongs burtiski saka, tā ir liela problēma, jo sociālie dienesti ir kļuvuši tik korumpēti, ka daudzos gadījumos tie aizstāv vardarbības veicēju, nevis aizsargā vardarbībā cietušo bērnu un bieži vien soda ziņotājus. Viņš izskaidro, ka tad, kad mātes ceļ trauksmi par to, ka viņu partneri sataniskā veidā rituāli ļaunprātīgi izmanto bērnus, šīs mātes tiek apsūdzētas par izdomāšanu, un vairumā gadījumu bērni nonāk pie ļaunprātīgā partnera. Tāpat notika, piemēram, ar Alisi un Gabrielu, kuri atklāja šokējošākos apgalvojumus par sava tēva sataniskā kulta veikto bērnu seksuālo izmantošanu. Kā jau es teicu, mēs nogalinām zīdaiņus, tie ir asinīs, mēs tos apēdam. Jo mūsu tēvs mani un mūs audzina, lai mēs to darītu, jo mēs nevaram, mēs neesam vēl pietiekami stipri, lai nogrieztu bērnam galvu. Viņam atliek tikai turēt nāzi un uzliekt savu roku mums virsū un palīdzēt mums nogriezt mazolim galvu, jo viņš mācās, kā to darīt. Viņš māca mani un Gabrielu. Šie bērni tika atņemti viņu mātei Ellai Draperei, jo viņa esot izmantojusi spēku, lai liktu saviem bērniem teikt šādas lietas. Kopš tā laika Alisa un Gabriels ir bijuši kopā ar tēvu, kurš bija sātanistu grupas vadītājs Hamdesā. Sabīna Makneila, kura bija publicējusi vairākus video ar Alisi un Gabrielu, tika nežēlīgi nomelnota, vajāta un beigās notiesāta uz 9 gadiem cietumā.
Viņas galvenās tīmekļa vietnes bija jāizdzēš no interneta. Viņa apgalvo, ka cietumi bieži vien ir pēdējā pietura mātēm, lai valsts varētu kvazi likumīgi iegūt viņu bērnus. Viņa ir atklājusi bērnus zādzības un palīdz cietušajiem. Vēl starp citu, viņa bija 30 cietušo balss ES parlamentā. Tāpēc mēs šodien esam šeit. Mēs esam šeit un saucam pēc palīdzības. Ir bērni, kuri kliedz. Viņi vēlas tikt sadzirdēti. Ja jūs nedzirdēsiet šos kliedzošos bērnus, kurš tad dzirdēs? 1989. gadā audžumāte Katlēna Sorensone sniedz interviju televīzijā par savu pieredzi ar 30 audžu bērniem, kuri bija pakļauti rituālajai vardarbībai. Neilgi pēc tam viņa gāja bojā mīklainā autoavārijā, kad pretī braucošs transporta līdzeklis bez iemesla mainīja braukšanas joslu un ietriecās viņā. Viņas liecība ir ļoti nozīmīga. Un šie cilvēki tic, ka jo nevainīgāks upuris, jo šausmīgāka nāve, jo tuvāk tu esi nāves brīdī, jo vairāk maģijas atbrīvojas un jo lielāku garīgo spēku tu saņem. Psihoterapeitei Sandrai Fechtei no Ontārio bija vairāki desmiti sātaniskās rituālās vardarbības upuru, un viņa par to ir runājusi publiski. Viens no upuriem bija no elites ģimenes. Sandrai Fechtei uzbruka ļoti dārgi advokāti, un viņa zaudēja psihoterapeitas licenci. 80,000 Kanādas dolāru viņa zaudēja juridiskajos izdevumos. Larisa Butnāriju no Rumānijas iesniedza sūdzību policijā pret savu pāridarītāju, taču policija palīdzēja pāridarītājam. Viņa ziņo par tīkliem starp šiem pedofīlu izmantotājiem un tiesām, policiju un augsta ranga politiķiem. Šāda pieredze viņai ir bijusi ne tikai Rumānijā, bet arī Vācijā un Itālijā. Arī no vardarbības cietusī Justīne ziņoja par savu bērnu kā vardarbības upuri un pastāstīja, ka tiesnesis attaisnoja bērnu izmantotāju. Tas notika neraugoties uz to, ka psiholoģiskās ekspertīzes atzinumā tika konstatēts, ka šis stāsts ir patiess. Vardarbības cietusī Lēna Jansena apraksta tādu pašu pieredzi ar tiesu. Viņa stāsta, ka ar vardarbības veicējiem tika strādāts, līdz lieta tika izbeigta. Wikipēdijas līdzdibinātājs Lērijs Sangers apgalvo, ka pasaulē valda pedofīli un ka plašsaziņas līdzekļi un tiesas aizsargā noziedzniekus. Tāda bija arī Andrejā no Vācijas, kura iesniedza kriminālu lietu par rituālo vardarbību, citēju. Par noziegumiem pret cilvēci, jo īpaši par slepkavību, kūdīšanu uz slepkavību, piespiedu, deflorāciju, seksuālo un rituālo vardarbību, pedofīliju, bērnu pornogrāfiju, miesas bojāšanu līdz pat reanimācijai, spīdzināšanu, ar waterboarding, elektrošoku, kaulu laušanu, kanibālismu, tostarp piespiedu kanibālismu un tā tālāk. Prokurora atbilde pēc ilgas gaidīšanas bija, ka lietai ir noilgums, un ka noilgums neatiecas tikai uz slepkavībām. Taču Andrejā bija izvirzījusi apsūdzību par mīkstu. Tāpēc viņa atbildēja vēlreiz, bet prokuroram bija dots uzdevums izmeklēt tikai vardarbīguma jomu. Viss garais rituālo noziegumu saraksts tika ignorēts. Taču pastāv arī problēma, ka tiesu sistēmā rituālā vardarbība netiek nosodīta kā tāda. Diemžēl jēdziens rituālā vardarbība tiesu sistēmā nepastāv. Daudzi citi upuri liecina par lielo elitāro noziedznieku vainas slēpšanu, piemēram, izdzīvojušo Angelu Power Disney no Īrijas, rituāli izmantojušas augsta ranga personas, vainīgie bijuši no augstākās militārās jomas. Viņi ir publicējusi sātaniskās rituālās ļaunprātīgās izmantošanas uzskaitījumu un nesen Anglijas tiesu iestādes lika viņai to pārtraukt. Jaunākais iebiedēšanas veids ir ēpasts, it kā no Īrijas policijas, ka viņai jāpārtrauc to atklāt. Tas liek uzdot jautājumu, kas ir sliktāk? Pats noziegums vai slēpšana? Izdzīvojusī Allija Kārtere no Amerikas nosauc dažus ievērojumus šo briesmīgo noziegumu vaininiekus. Baraks Obama, Mišela Obama, Joe Baidens, dziedātājs Stevens Tailers, Beyoncé,
aktieris Johns Travolta, mūziķis Akon un reperi Too Short un Kid Cudi. Šādus vārdus viņa varētu uzskaitīt visu dienu. Joe Bidenam viņa bija pārdota vairākas reizes. Viņa ir tikusi izvarota, sista, vajāta un spīdzināta. Viņa bija arī lieciniece bērnu upurēšanai Sātanam. Saskaņā ar viņas pieredzi ar bērniem nodarbojas ASV bērnu aizsardzības aģentūra CPS. Viņa teica, ka arī policija ir daļa no masonu ložas, policisti paši ir iesaistīti un piesedz noziedzniekus. Tā dēvētais bērnu nolaupīšanas trauksmes ziņojums Amber Alert pieder Rothschildiem un Džonam Podestam, kurš bija iesaistīts bērnu pedofīlijas skandālā Pizzagate. To slēpj viņu vietējā FBI, to slēpj viņu vietējais policijas departaments. Ir daudz cilvēku, kas tirgo bērnus, lai tos apēstu pazemē, spīdzinātu un izvarotu. Jā, tādu kā es ir miljoniem tādu, kas ir sliktākā situācijā vēl nekā es. Viņa stāsta, ka ir bijusi ar daudzām slavenībām un ir tikusi ievilkta Holivudas ballītēs. Viņa saka, ka šie cilvēki ir sātanisti un pielūdz velnu. Viņa stāsta par to, ka slavenības pārdod savas dvēseles Sātanam un daudzi Holivudā ir sātanisti. Viņi to arī publiski parāda ar sātaniskiem simboliem, piemēram, dziedātāja Sia vai Katy Perry. Holivudas filmu producents Johns Pauls Rais apgalvo, ka visas 6 pasaulē ietekmīgākās mēdīju korporācijas ir iesaistītas bērnu tirzniecībā. Tā ir bērnu ļaunprātīgās izmantošanas sistēma, kurā mēs esam dzīvojuši ļoti ilgu laiku. Cilvēki televīzijā, kas mums smaida, stāsta stāstus un sniedz ziņas. Tie ir tie, kas to visu no mums slēpj. Mums būtu ar to jārēķinās, ka ir krīze mūsu banku iestāžu, plašs saziņas līdzekļu korporāciju, Holivudas izklaides industrijas un mūzikas industrijas vadībās. Kad jūs redzat, ka tādas jaunās zvaigznes kā Britnija Spearsa vai Amanda Bynesa piedzīvo nervu sabrukumu, tas ir tāpēc, ka viņas tiek seksuāli izmantotas un nodotas kā konfektes. Dokumentālajā filmā Ievadiet pīrāgu atklājas, ka Volts Disnejs 1920. gadā iestājās masonos un 11 gadus vēlāk jau ieguva 33. masonijas pakāpi. Disneylandā viņš izveidoja ekskluzīvu klubu tikai brīvmūrniekiem, 33. pakāpes klubu. Bijušais Disney viceprezidents Maikls Lanejs tika notiesāts par seksuālu vardarbību pret bērniem. Tāpat arī mūzikas izdevniecības vadītājs Džons Hīlijs, bijušās bērnu zvaigznes Rikijs Garsija, Jordans Pruīts un Bella Torna bija izvirzījuši apsūdzības pret Disney par seksuālu vardarbību. Holivudas kaskadieris Maiks Smits teica, ka viņš ir atradis Dievu, jo sapratis, ka luciferiāņu un okultā pasaule ir reāla. Viņš runā par milzīgo Disneja ietekmi un to, kā šī nelielā cilvēku grupa kontrolē saturu, ko mēs redzam visos kanālos. Viņš saka, ka lielāko filmu studiju vadītāji tieši sazinās ar valdību. Rīcības filmu režisors un Holivudas kaskadieris Brets Mārtins apstiprina šos sakarus un pamet kino biznesu sirdsapziņas dēļ. CIA ziņotājs Kevins Šips liecināja, ka CIA maksāja lielākajiem mediju žurnālistiem, lai tie rakstītu viltus stāstus, un ka vienīgais veids, kā gūt panākumus Holivudā, bija pievienoties okultismam. Kad viņš bija policists, viņiem bija daudz sātaniskās izmantošanas gadījumu vidusskolās, koledžās, valdībā un Holivudā. CIA ziņotājs apgalvo, ka augsta ranga Nacionālās drošības aģentūras virsnieks Maikls Akvino ir praktizējošs sātanists, kurš vadīs pedofīlu grupējumu. Viņš izveidoja sātanisko templi Set, kuru viņš vada vēl šodien. Viņš arī strādāja ASV valdībā kā apmācības darbinieks. Aptuveni 50 bērni liecināja, ka šī augsta ranga amatpersona viņus ļaunprātīgi izmantoja. Un lai gan bija vairāki liecinieki, kuri apgalvoja, ka viņš bērnus ļaunprātīgi izmantoja, veicot sātaniskos rituālus, viņš veiksmīgi izkļuva no tiesas procesa. ASV basketbolists Lērijs Džonsons Twitterī rakstīja, ka augstākā līmeņa sportisti flirtē ar noslēpumainībām Babilonijas reliģijā.
kurās tiek veikti briesmīgi rituāli upuri Bālam un Bafometam. Taču, kā viņš teica, tie nav tikai profesionāli sportisti, bet visi izklaides industrijas pārstāvji piedalās un bez iebildumiem to demonstrē. Bijusī popzvaigzne Beyoncé, Shanes Lynch mūzikas industriju dēvē par sātanisku. Viņš apliecina, ka telpās, kas atrodas virsotnē pirms mūzikas albumi nonāk radiostacijās, ceremonijās, par tiem tiek teiktas sātaniskas lūkšanas. Viņš pievērsās Jēzum un šādā veidā izbēga no visām okultajām šausmām, ko viņš apraksta savās intervijās. Reperis Smart saka, ka mūzikas biznesu vada velns, lai pēc iespējas vairāk cilvēku attālinātu no Dieva. Mākslinieks ir tikai instruments, ar kura palīdzību tiek virzīta velna vēsts. Mākslinieks ir mutvārds starp velnu un faniem. Tāpēc māksliniekam ir liela vara. Un viņi veido šīs zīmes. Izdzīvojusī Šantāla Frai slēpās ar aktieriem un daudzām slavenām personībām šausmīgu rituālu un upurēšanas laikā, uz kuriem viņa tika aizvesta visā pasaulē. Viņa nosauc dažus no tiem. Château de Amérius, pilī Beļģijā, kur mani apmācīja par tumsas māti. Es patstāvīgi satiku princesi Stefāniju Vindišu Vrācu. Šī princese ir imperatora Franča Jozefa un ķeizarienes Elizabetes tās augtās Austrijas Sisijas, tātad absolūtas augstmaņas mazmazmeita. Un šajā pilī es satiku arī Tomu Krūzu. Nežēlīgs rituāls bija viņa dzimšanas dienas dāvana. Anglijā karaliene Elizabete II aizveda mani uz Vestminsteras abatiju, kur viņa noskatījās, kā mani spīdzina uz paklāja. Kad man bija 16 gadi, mani aizveda uz Sagrada Familija Barcelonā. Tas notika 30. aprīlī sātana dzimšanas dienā. Šīs svinības vadīja austriešu aktieris un dziedātājs Peters Aleksandrs. Šajās svinībās bija daudz cilvēku. Dažus slavenus cilvēkus es atpazinu, piemēram, Spānijas karali Felipi. Francijas regbija spēlētāju Serge Blanco, aktieris Gerards Depardieu un 3 tenori Placido Domingo, Luciano Pavarotti un José Carreras. Es satiku arī franču aktrisi Katrīnu Denēvu, amerikāņu aktrisi Elizabetu Šju, amerikāņu rakstnieci Meg Kebo, Polijas prezidenta Broņislava Komorovska, sievu Annu Komorovsku
un Toniju Blēru. Kādā citā incidentā Margarete Tečere mani aizveda pie toreizējā ASV prezidenta Džimija Kārtera. Un sodīja ar virvi, ar kuru vairākas reizes mani gandrīz nožņaudza līdz bezsamaņai. 4 vai 5 gadu vecumā es kādā ballītē satiku Billu Clintonu. Klātesošie man pastāstīja savas seksuālās vēlmes, un man tolaik bija jāapmierina viņu vēlmes. Pulicera balvai nominētais ASV žurnālists Pols Rodriges atklāja ekstravagantas ballītes Vašingtonas elites vidū, kurās piedalījās nepilngadīgi izsaucēji, no kuriem vairāki tika arī sātaniski un rituāli izmantoti, spīdzināti un daži pat nežēlīgi nogalināti. Izmeklēšanā kā klienti tika minēti darbinieki, militāri personas, valdības amatpersonas, vairāki Baltā nama iekšējie darbinieki, vietējā ASV militārie virsnieki, uzņēmēji, juristi, baņķieri, kongresa darbinieki un lielākie plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Pola Rodrigesa veiktā izmeklēšana apstājās pēc tam, kad visus pierādījumus slepenais dienests bija klasificējis, vai arī tie bija iestrēguši birokrātijā. Trojs, Boners un Ališa Owens liecināja par simtiem ballīšu, kurās viņus un citus upurus izmantoja vietējais politiķis Larrys Kings un citi prominenti vīrieši. Galvenie aktieri esot bijuši policijas priekšnieks Roberts Vadmans un laikraksta redaktors Harolds Andersens. Ar dažādiem iebiedēšanas mēģinājumiem FBI draudēja Trojam Boneram, lai viņš klusētu par savu stāstu. Neilgi pēc šiem draudiem Trojs Boners tika atrasts miris slimnīcas istabā, apreibināts un piekauts. Troja brālis Šons arī tika atrasts miris ar šautām brūcēm. Tas notika Džordža Buša, kurš pēc vairāku cietušo teiktā bija apmeklējis šīs vardarbības ballītes pārvēlēšanu kampaņas laikā. Deivids stāsta par adrenohroma ballītēm ar slavenībām, kurās viņi nežēlīgi izturējās pret zīdaiņiem un ļoti maziem bērniem, lai dzertu un injicētu adrenalīna bagātinātas asinis kā narkotiku. Šīs ballītes bieži notika lielās mājās. Tajās bija daudz ievērojumu cilvēku. Es redzēju augstmaņus, politiķus, slavenus cilvēkus, visdažādākos cilvēkus. Ielu sociālais darbinieks pats ar komandu izjauca šādu ballīti. Viņi ieguva pieeju, un viņš intervijā teica, citēju, mēs redzējām velnu. Velnu viņa patiesākajā izpausmē. Citāta beigas. Viņš redzēja spīdzināšanas telpas ar operāciju galdiem, roku dzelžiem, ķēdēm, visur bija miruši bērni. Viņš teica, ka viss bija iekārtots kā atrakciju parks. Tā kā šiem darboņiem bija glābšanas plāns, tad tur vairs neviena nebija. Bet šis acu liecinieks tika piespiedu kārtā apklusināts. Iekārts policijas rokās, sists ar pātagu un pret viņu izturējās kā pret noziedznieku, pēc tam viņš saslima. Hollija Greiga ir rituālo vardarbību pārdzīvojusi Skotijā. Dauna sindroma dēļ viņai ir ārkārtīgi laba atmiņa un viņa nosauca vainīgos tostarp tiesnesi, policistus, advokātus un direktoru. Medicīniskie un citi pierādījumi apstiprina Hollijas stāstīto, taču Grampijas policija neko nedarīja attiecībā uz vainīgajiem. Viņas māte, Anne Greiga, neatlaidīgi centās saukt vainīgos pie atbildības, bet iestāde viņu piespiedu kārtā nogādāja psihiatriskajā slimnīcā. Hollijas Greigas tēvocis tika nogalināts, jo viņš gribēja Anni aizsargāt. Pazīstamā fiziķe doktore Katrīna Hortone policiju dēvē par organizētās noziedzības vairogu. Viņa liecina par sevi kā brutālā cilvēku tirdzniecībā. Viņa tika pārdota uz Eiropas valstīm un ASV kā spīdzināšanas un krupļošanas verdzene. Tagad viņa atmasko šos noziegumus un noziedzīgās struktūras. Piemēram, krimināla izmeklētāja Džona Vēdžera veikto izmeklēšanu par pedofīlijas noziegumiem un bērnu tirdzniecību bija bloķējis Bernards Hogans Hovs. Policijas augstākajā līmenī.
Pēc Džimija Savila skandāla Hovs bija policijas priekšnieks daudzās vietās un augstākajos amatos. Viņa darbības laikā vairākas arestētās slavenības tika atbrīvotas pret drošības naudu bez apsūdzības. Saskaņā ar Wikipēdiju Bernards Hogans Hovs iestājās par to, ka sūdzību iesniedzējiem nedrīkst vienkārši ticēt. Piemēram, Kārlis Bičs liecināja, ka vairāki augsta ranga vīrieši viņu ir ļaunprātīgi izmantojuši un ka viņš ir bijis liecinieks 3 zēnu slepkavībām. Hogan Hovs izbeidza izmeklēšanu, un 2019. gada jūlijā Bičs tika notiesāts uz 18 gadiem cietumā par melošanu. Tas ir formulējums Wikipēdijā. Savukārt, Hogans Hovs tika iecelts bruņinieka kārtā. Doktore Katarīna Hortone arī norāda uz psihiatrijā pastrādātajiem noziegumiem. Bet kad jūs to uzzināsiet un sapratīsiet, ka visas šīs psihiatriskās nometnes jau no pirmās dienas tika izveidotas kā internēšanas nometnes, ka lielāko daļu vadītāju, kas tās izveidoja, izvēlējās kartelis kā pedofīlus, psihopātus un sērīveida slepkavas, tad tas viss vairs nav tik pārsteidzoši. Psihiatrijā es nezinu nevienu veiksmes stāstu, nevienu, 0. Pilnīga 0. Tāpat ir vispār zināms, ka nepatīkamie liecinieki bieži tiek nodāvāti par trakiem un pazūd psihiatriskajās slimnīcās. To apstiprina arī doktors Rainers Kurts, kurš jau gadiem ilgi izglīto Lielbritānijas psihologu biedrību par sātanisko rituālu ļaunprātīgo izmantošanu. Natalija Augustina bija holandiešu supermodele 20. gadsimta 80. gados. Viņa tika ievietota psihiatriskajā slimnīcā par iluminātu netikumības atklāšanu. Natalija stāsta par simtiem tūkstošu meiteņu un zēnu, kurus sistemātiski izvaroja politiskās, karaliskās un militārās valdības. Viņi tika vest uz bagātnieku ballītēm, kur viņus izvaroja pat uz skatuves. Natalija stāsta par to, kā elite izvaro un spīdzina līdz nāvei dažus bērnus un kā viss tiek filmēts. Natalija stāsta, ka viņa tika aizvesta uz vietām, kur bija visa karaļnamu, mužniecība, elite, politikas un militārā virsotne. Arī meksikāņu topmodele Gabriela Rico Jimenesa tika nogādāta psihiatriskajā centrā pēc tam, kad viņa tika uzaicināta uz iluminātu ballīti un no viesnīcas aizbēga, histēriski kliedzot un šokēta. Viņa skaļi kliedza: Skotijas karaliene un Anglijas karaliene. Viņi ir nogalinājuši daudzus cilvēkus. Nāvi šādiem cilvēkiem! Ejiet prom no šejienes! Viņi ir apēduši cilvēkus! Šie pretīgie cilvēki, viņi ēda cilvēkus. Es neko nezināju par slepkavībām, jā, bet viņi ēda cilvēkus. Cilvēkus. Cilvēku gaļas smarža. Viņi mani nekur nevedīs, kamēr tas netiks noskaidrots. Viņi mani nevedīs. Viņi mani tur aizveda, lai mani nofotografētu, lai es varētu. Nē, atlaidiet mani. Tad viņu aizveda prom, un par viņu nekad vairs netika dzirdēts. Viņa arī apsūdzēja Karlosu Slimu, ka viņš to zināja. Viņš ir viens no bagātākajiem cilvēkiem visā pasaulē. Arī Leonija atradās psihiatriskajā nodaļā. Privāta klīnikā tika reģistrēts, ka viņas vecāki piederēja pie sātanistu sektas. Viņa bija ieņemta sektas dēļ. Tika reģistrēti sodomistiski rituāli un daudzas citas nežēlības. Tika arī atzīmēts, ka viņai bija jāievaino bērni un jānogalina zīdaiņi, lai uzņemtos vainu. Pēc uzturēšanās psihiatriskajā slimnīcā viņa pēkšņi visu noliedza un apgalvoja, ka traumoterapeits licis viņai tam visam noticēt spēcīgas sazvērestības mānijas dēļ. Nekas no tā nav taisnība. Šveices televīzija SRF Leonijai veltīja veselu dokumentālo filmu. Pārējie upuri, kas liecināja par tādām pašām nežēlīgām lietām, dokumentālajā filmā Sātaniskā panika 1 pat netika apmeklēti, bet tika izsmieti pēc sašutuma vētras un ļoti lielas auditorijas kritikas SRF un žurnālistam Robinam Reimanam par to, ka neviens no upuriem netika pieminēts. Citā reportāžā, kuru nokopēja SRF preses pārstāve, tika nofotografēti tikai tā sauktie anonīmie upuri.
Viņi apgalvo, piemēram, ka terapeits viņus pierunājis, un tā viņi kļuvuši par upuriem, vai ka tas nemaz nav noticis, un tā tālāk. Tātad jūs neredzat nevienu seju, pat nedzirdat īstu balsi, tātad jūs no tā neko nevarat pat pārbaudīt. Neviens no labi zināmajiem sataniskās rituālās vardarbības upuriem SRF nav ticis pie vārda. Tagad mēs vēlamies ļaut runāt izdzīvojušajam, kurš atklāja sprādzienu bīstamu informāciju par SRF. Petra knapi izdzīvoja pēc rituālās vardarbības un ārkārtējām spīdzināšanām Iluminātu ložā. Tika rīkoti okultiski rituāli, spīdzināti zīdaiņi, bērni un dzīvnieki. Viņi tos izvaroja vai upurēja, lai izkoptu saikni ar dēmonu pasauli un dievībām. Vēl pirms Petra paspēja aizbraukt, viņu ļaunprātīgi izmantoja viņas tēvs, kurš bija šīs ložas loceklis. Viņa piedalījās arī spīdzināšanas programmā un, piemēram, tika stundām ilgi pakārta pazemes krātuvēs, piekārta aiz pakauša vai kājām un atstāta viena. Rituālu laikā kulta locekļi bija ietērpušies tumšos apmetņos ar kapucēm. Viņi atpazina juristus, dažāda līmeņa vadītājus, ārstus, psihiatrus, gleznotāju, meistarus, farmaceitus, tiesnešus, policistus, pasta uzņēmumu vadītājus, rūpniekus, politiķu, skolu direktorus, ierēģņus, kaprečus, filozofus, celtniecības darbu izpildītājus. Petra nosauc augsta ranga noziedznieku no kulta Fricis Šnaiders, Zoliturnas, kantona padomes loceklis un izglītības direktors, kurš vēlāk kļuva par SRF prezidentu. Pēc Petras domām SRF bija šo aprindu rupors, kas tieši ietekmēja cilvēkus. Viņa nosauc arī toreizējo ložas kulta vadītāju, kā arī pedofīlijas noziedznieku Villi Ričardu. Viņš bija federālais padomnieks un pēc tam pat kļuva par federālo prezidentu. Aplūkosim pašreizējo Šveices konfederācijas prezidentu Alainu Bersē. Lūk, viņš ir Gotarda tuneļa atklāšanā. Sātaniska izrāde no A līdz Z. Kāds tam sakars ar tuneļa atklāšanu? Vai kāda tam ir saistība ar Šveices vērtībām? Alainam Berzē patīk publicēt tumšas bildes ar sevi, vai arī tas ir kāds cits, kas Instagrama profilā uzdodas par alain.bersē? Aplūkosim šo attēlu. Pretīgi un nežēlīgi, vai ne? Bet acīm redzot, Alainam Bersē tas patīk. Kāds to nofilmēja no Instagram un ievietoja tīklā, un tā tiešām nav bilžu montāža. Un drīz pēc tam pēdas tika izdzēstas. Kāpēc? Jūsuprāt, kāpēc tā tas ir? Vai kāds lūdzu var to izmeklēt? Šim kanālam Instagram ar nosaukumu alain.bersē patīk nežēlīgi attēli. Tā ir pilnīgi pretīga bilžu galerija ar galēju nežēlību, kropļošanu un asinīm, ko es šeit pat nevaru parādīt. Taisnīgs cilvēks to vispār nevar paciest. Šādas pretīgas bildes šķiet patīk tikai Alainam Bersē. Šeit mūsu Šveices konfederācijas prezidents izdara veco pazīstamo sātanisko divu velna ragu zīmi. Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļiem tas pēkšņi esot tikai nekaitīga cepšanas dakša. Tomēr šo noviržu kontekstā tas patiešām atgādina velna ragus, nevis frī kartupeļu dakšiņu. Kamēr mūsu federālais prezidents pēc pilsoņu domām apmeklē ārkārtīgi sadistisku izstādi ar atslēgvārdu Galerija C, un viņa vārdā nosauktais Instagram kanāls arī ir iecienījis šīs izvirtības. Tajā pašā laikā viņš kopā ar federālo padomi cenšas civillikumā nostiprināt nevardarbīgo audzināšanu. Tas sadar kopā, kā arī velna dzimšanas diena, kas arī tiek atzīmēta kā nevardarbīgās izglītības diena, proti 30. aprīlis. Vai tās visas ir tikai sakritības?
tāpēc tagad mēdīji metas pakaļ katram mazajam kristiešu atlikumam, kas audzina savus bērnus, kā to darīja gadsimtiem un gadu tūkstošiem ilgi pirms tam ar mīļas, bambusu nūjiņas palīdzību. To nepārprotam izmanto tikai tad, kad, kā teikts ir Bībelē, kad bērns atveras velna spēkiem. Ja, piemēram, kāds zēns ļaunprātības dēļ saskrāpē savai mazajai māsiņai visu seju, tad tiek veikti 1 līdz 2 sitieni ar nūjiņu pa mugurpusi, un mazais jūt, šeit ir uguns, tā ir karsta, es ar to vairs nespēlēšos, es nekļūšu par velnu. Bet domājams, mūsu valdība vēlas mazus velniņus, jo viņus ir vieglāk korumpēt, kā iespaidīgi apraksta doktore Katrīna Hortone. Šajā sistēmā tie, kam nav sirdsapziņas, patiešām tiek augstu, godīgi un krietni cilvēki parasti iespraucas zemākos rangos. Tāpat plašsaziņas līdzekļi, piemēram, manu tēvu Ivo Saseko attēlo kā ļaunu sitienu guru, un tagad kurina arī pret šokolādes fabriku Vederaš ar tās kristīgo skolu. Bet kā? Piemēram, mēdīji ziņoja par šo cilvēku šeit. Īvs Raušs 2011. gadā no Nearbijas iešāva krūtīs savai bijušajai draudzenei un tika notiesāts uz 3 gadiem cietumā. Viņš iepriekš tika notiesāts arī par zādzību un tautas kūdīšanu. Tad 2020. gadā, kad viņš Švarcvaldē ar ieroci apdraudēja 4 policistus un atbruņoja viņus plašsaziņas līdzekļi, visā valstī viņu slavēja kā Švarcvaldes Rambo, kā jauno Robinu Hudu, kā Oppenau Rangeru. Kad viņu arestēja, viņš ar cirvja sitienu ievainoja policistu. Kā mēdī var tik augsti slavēt šādu cilvēku? Toreiz 8 gadus vecā Natālija, kas bija cietusi no sava tēva un ap viņu bija saradušās plašas nežēlīgas sataniskās rituālās vardarbības un spīdzināšanu aprindas, viņa atpazina Īvu Raušu kā sava tēva pāridarītāju un draugu. Viņa precīzi aprakstīja, kā šis Īvs Raušs dzīvoja Būdiņā mežā un kā pēc tam viņš kļuva pazīstams plašsaziņas līdzekļos. Bez Īva Rauša Natālija atpazina arī citus cilvēkus, kas bija iesaistīti nežēlīgajos sataniskajos rituālos un slepkavībās. Par Natāliju lietu ir zināms jau no 2019. gada. Rudens pateicoties preses ziņām Šveicē. Pēc Natālija teiktā pazemē ir neskaitāmas tuneļu sistēmas, par kurām zina tikai iekšējie. Šajos tuneļos tiek spīdzināti, nogalināti un apēsti cilvēki, veikti medicīniskie eksperimenti, audzēti hibrīdi, orgānu tirdzniecība, ņemts adrenohroms. Tur tiek pielūgts sātans. Natālija atpazina daudzus vainīgos. Viņu vidū ir prokurori, tiesneši, advokāti, policisti, bijušais komunas priekšsēdētājs, kantonu padomju locekļi, federālie padomju locekļi, bērnu un jauniešu psihiatrijas slimnīcu vadītāji, Šveices bērnu un pieaugušo aizsardzības iestādes darbinieki un citi. Visas šīs Natālija un visu cietušo atklātās afēras un noziegumi ir jāizmeklē un jāsoda neatkarīgām iestādēm. Runājot par Šveices bērnu un pieaugušo aizsardzības iestādi kopš 2023. gada. 14. septembra cilvēki dienu un nakti ar svecītēm, plakātiem un papīra lapiņām piedalās demonstrācijā pie KSB ēkas Sisāčā. Tā jau vairāk nekā mēnesi. Es nolasīšu dažus no tiem. Bērnu tirgotāji, izvarošana, bērni kļūst par varas rotaļlietu. Bravo šiem cilvēkiem, kuri dienu un nakti augstumā un drīz vien arī salā dod zīmi pasaulē, kuri parāda pilsonisko drosmi, bravo, tāpat kā 20 000 cilvēkiem Bukarestē, kuri 2023. gada 7. oktobrī demonstrēja pret bērnu prostitūciju, bērnu zakšanu un sātanisko propagandu par atgriešanos pie Dieva. Lai glābtu tieši šos bērnus, ir vajadzīga tieši šī pilsoniskā drosme, kas vajadzīga mums visiem. Es vēl neesmu jums stāstījusi par 27 smagi traumētiem rituālās vardarbības upuriem, kuriem Rūta Mauza, Care About Ritual Abuse dibinātāja savās grāmatās Ceļš uz brīvību un pārtraucot klusēšanu ir devusi publisku iespēju izteikties.
Šejena, Elisa, Sibille, Leonija, Kā, Sāra, Debora, Džeimina, Līva, Sabīna, Astrīda, Karina, Anna, Ernsts, Denīza, Rahela, Juliāna, Zuzana, Gerlinda, Žozefīna, Lara, Kavilta, Tamāra, Linda, Joanna, Līna un Džoja. Džamals mums pastāstīja arī par Paskālu, Natāliju, Tomasu, Sāru, Hičelu. Džamals stāstīja, ka šīs nežēlības bijušas tik necilvēcīgas, ka viņš būdams zēns nemitīgi skatījies uz durvīm un vēlējies, lai kāds tās attaisa un viņu izlaiž, bet tas nekad nenotika. Džamals liek mums apzināties šo bērnu ciešanas, kuri joprojām tiek spīdzināti, pārdoti, pazemoti un iznīcināti tieši tagad šajā brīdī. Bet kā mēs varam palīdzēt? Visiem par to ir jāsāk runāt, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam to uzvarēt. Es gribu teikt, ka tas notiek arī tagad, un Dievs vien to zina, cik daudz bērnu tas ir skāris. Tāpēc mums ir jāsāk runāt, lai aizsargātu bērnus. Tāpēc mēs sākam runāt, lai viņus aizsargātu. Drosmīgi cilvēki dodas uz priekšu un dod savas ausis upuriem. Viņi laiž viņus pie vārda, piemēram, politologs Samuels Kulmans, sociālā darbiniece Līze Brūlmane, arī Geibija Breitenbacha, rakstnieks un teologs Pols Veraguts un daudzi citi. Advokāte Martina Mato ir uzrakstījusi atklātu vēstuli cietušajiem. Es lūdzu piedošanu par to, ka visus šos gadus neesmu jūs redzējusi, par to, ka nedzirdēju jūsu saucienus pēc palīdzības. Bet tagad, kad es zinu, man ir pienākums, jo patiesībā ir vajadzīgs drosmīgs cilvēks, kas to izrunā. Mums ir vajadzīga drosmīgu cilvēku armija, kas tagad runātu patiesību. Es paceļu savu balsi mīlestībā par jums un par visiem bērniem, kuri vēl šodien ir pakļauti šai vardarbībai. Mīļais skatītāji, darīsim to pašu. Es tikai vēlos, lai mēs visi daudz nopietnāk uztvertu to, ko saka cilvēki, ko saka cietušie, un ticētu viņiem, jo visas sliktākās lietas notiek ļoti patiesi, un tās notiek ar vājākajiem, ar bērniem, un viņiem nav neviena, kas viņus varētu aizstāvēt. Ik viens no izdzīvojušajiem, kurus esmu satikusi un kuri ir šo zvērību liecinieki, ir mudināts glābt tos bērnus, kuri to piedzīvo tieši šobrīd. Kamēr tu skaties šo video. Lūk, 2 mazi bērni, kas tiek izglābti no kravas automašīnas Londonā. Es raudāju, kad redzēju šo video. Jā, lai katru dienu izglābtu arvien vairāk bērnu, tām esam vajadzīgi tu un mēs. Un pateicoties nejaušībai, dievišķajai providencei, lai būtu arvien vairāk un vairāk cilvēku, kas atklāja, kuri glābj. Daudzi no cietušajiem stāst arī par to, ka elles mokās viņi jutās kaut kā augstāka turēti un aizsargāti. Daži runāja par Jēzu. Un šis augstākais, kas ir ar mums un mūsos, glābs šos bērnus. Nobeigumā es vēršos pie Džojas, kura pat ir kļuvusi par rituālās vardarbības upuri. Viņa aicina mūs visus: kliedz, ja vari, kliedz! Pirms slēpšanās, tu beidz prom šausmās. Es lūdzu tev ausis un 1 miligramu sirds. Zem šīm zemes debesīm, kur arī tu veido savu dzīvi. Katru dienu notiek bērnu slepkavības, daudzas rituālās ļaunprātīgās izmantošanas. Iejūties šajā lomā, kad tev nav neviena, kas tevi atbrīvotu. Ko tu vēlētos visvairāk, kad kāds kliedz pēc jums? Skrieniet pie visiem cietušajiem. Skrien pie visiem cietušajiem. Atbrīvo visus bērnus, kas cer tikt izglābti. Skrien pie visiem cietušajiem. Atbrīvo bērnus, kas cer tikt glābti.
Klausies, tagad ir īstais brīdis, un tu vairs nekad nebūsi viens. Tavs izmisums nāk pār tiem, kas dzīvo laulības pārkāpšanā. Mūsu vārds priekš viņiem ir uguns, tāpēc mēs to tagad izsaucam. Jūs esat šausmīgi briesmoņi, jūsu slimā spēle ir beigusies. Kliedz par visiem cietušajiem, atbrīvo visus bērnus, kas cer tikt izglābti. Kliedz par visiem cietušajiem, atbrīvo visus cilvēkus, kas cer tikt glābti. Pat ja tu to negribi redzēt, neaizver acis, jo tas ir mūsu darbs. Tikai mēs šeit varam ienest gaismu. Pat ja tu negribi to dzirdēt, neaizver ausis. Tas ir mūsu darbs, tikai mēs šeit varam ienest gaismu. Kliedz par visiem cietušajiem. Atbrīvo visus cilvēkus, kas cer tikt glābti. Kliedz par visiem cilvēkiem. Atbrīvo tos, kas cer tikt glābti. Kliedz! Cik atmodas mums ir vajadzīgas, lai mēs beidzot pieceltos? Laiks celties!